Šodienas temats mums ir nevienādība pierādīšana. Un pirms ķeros tam klāt, uzreiz sākumā bišķi atgādināšu par nevienādību ekvivalenci. Ja? Un jāzina, ka bieži gribās uztraukties tik sarežģītiem vārdiem, bet īstenībā tur nekā traka nav. Vārds equivalent angļu valodā nozīmē to, ko es latviešotu kā līdzvērtīgs, un nevienādībām tieši tas pats ir domāts. Šeit sānā varam redzēt, ka divas nevienādības sauc par ekvivalentām, ja tām ir viena un tā pati atrisinājuma kopa, jeb mēs divas nevienādības, kurām ir viena un tie paši atrisinājumi, jeb atrisinājuma kopa, tās mēs sauksim par ekvivalentām, lai arī kādas, lai arī cik dažādas viņas neizskatītos, ja šīm divām nevienādībām ir viena un tā pati atrisinājuma kopa, tad tās mēs saucam par ekvivalentām, jeb līdzvērtīgām nevienādībām. Bet tas, ko mēs jau parasti darām, ir, ka mums ir dota kaut kāda nevienādība, un mēs viņu pārveidojam un iegūstam citu nevienādību un vēl citu nevienādību, un viņu pārveidojam, līdz beigās iegūstam kādu ļoti uzskatāmu viegli atrisināmu nevienādību, to atrisinām, un tad apgalvojam, ka sākotnējā nevienādībai ir šis te atrisinājums, kas bija beigās iegūtajai nevienādībai. Un mēs tā drīkstam apgalvot, jo tas, ko mēs darām, ir ekvivalenta pārveidojumi. Jeb mēs veicam kaut kādas darbības ar nevienādību, iegūstot sākotnējai nevienādībai ekvivalentu nevienādību, jeb šīs te darbības labajā pusē ir uzskaitītas. Viena no darbībām ir, ka mēs kādu izteiksmi aizstājam ar identisku izteiksmi, jeb visspilgtākais piemērs šim ir kaut kādas saīsinātās reizināšanas formulas. Kā šeit varat redzēt, ka no sākotnējās nevienādības mēs šeit izmantojam summas kvadrāta formulu un aizstājam a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā ar citu izteiksmi, kura ir ekvivalenta sākotnējai, jeb a plus b kvadrātā. Otrs piemērs ar starpības kvadrātu, tas pats, tā pati ideja. Vēl ekvivalents pārveidojums ir, ja abām nevienādības pusēm mēs pieskaitam vai atņemam kaut kādu skaitli vai izteiksmi. Šeit viselementārākais piemērs, ja mums ir dots, ka x-5 ir pozitīvs, tad abām pusēm pieskaitot 5, iegūstam uzreiz acīm redzam atrisinājumu, ka x ir lielāks par 5. Un vēl tāda trešā lieta ir abas puses reizināt vai dalīt ar pozitīvu skaitli, vai izteiksmi šeit iekvās izteiksmi jāņem vērā, ka tas nozīmē tikai ir izteiksmi, kurai ar visām mainīgā vērtībām ir pozitīva vērtība. Ja? Mēs nevaram vienkārši brīvi ar kaut kādu izteiksmi reizināt, tai ar visām mainīgā vērtībām šīs izteiksmes vērtībai ir jābūt arī pozitīvai. Tātad viens variants ir, ka abas nevienādības puses reizinām ar kādas pozitīvu skaitli vai izteiksmi, un tad šeit elementārs piemērs 5x ir lielāks par 2, ja abas puses reizinām ar 1/5 vai dalam ar 5, tad iegūstam, ka x ir lielāks par 2/5. Arī pirmā un otrā divas ekvivalentas nevienādības, bet šeit otrajā ir acīm redzamāks atrisinājums, un ja mēs zinām, kāds ir atrisinājums otrajai, mēs zinām, kāds ir atrisinājums pirmajai. Un pēdējais, ko mēs vēl varam darīt, ir abas puses reizināt vai dalīt ar negatīvu skaitli vai izteiksmi, kurai visām mainīgā vērtībām ir negatīva vērtība, bet šeit ir jāņem vērā, un tāpēc tā ir tā izsākuma zīme, ka nevienādības zīme mainās uz otru pusi. Tātad, šeit arī vēlreiz elementārs piemērs, -4x ir lielāks par 1, ja abas puses reizinām ar -1/4 vai dalam ar -4, tad iegūstam, ka x ir mazāks par -1/4. Un atkal pirmā un otrā ir divas ekvivalentas nevienādības. Ja zinām, ka otrās nevienādības atrisinājumi ir visi skaitļi, kas ir mazāki par -1/4, tad zinām, ka sākotnējās nevienādības, ja pirmās nevienādības atrisinājums arī ir visi skaitļi, kas ir mazāki par -1/4. Tas tā kā būtu atkārtojums. Un tagad ķersimies klāt pie
pie jaunās tēmas nevienādību pierādīšana. Uzreiz divas svarīgas lietas lasīt. Jālasa ļoti uzmanīgi. Atrisināt nevienādību un pierādīt nevienādību ir divas dažādas lietas. Atrisināt nevienādību ir tas, ko mēs pēdējās pāris nedēļas visu laiku darām. Mēs mēģinam atrast visus atrisinājumus, ja visas tās mainīgā vērtības, kurām ir patiesa nevienādība, un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Ja? Piemēram, šeit ir dots piemērs, 2x kvadrātā plus 10x ir lielāks par -8. Lai atrisinātu šo nevienādību, varam veikt ekvivalentus pārveidojumus. Sākumā varētu abas puses izdalīt ar 2. Iegūstam, ka x kvadrātā plus 5x lielāks par -4. Tad varam abām pusēm pieskaitīt 4, jeb pārnest negatīvu otrā pusē, kā nu kurš saka. Ideja paliek tā pati, iegūstam, ka x kvadrātā plus 5x plus 4 ir pozitīvs, jeb lielāks par 0. Tad uzskicēsim grafiku. Zinām, pielīdzinot 0 šo izteiksmi, iegūstam, ka ir saknes -4 un -1. Tātad x asi krusto punktos -4 un -1. Pie x kvadrāta ir pozitīvs. Tātad zari uz augšu, uzskicējam parabolu. Šeit redzam, ka intervālā no mīnus bezgalības līdz -4 ir pozitīva. Tad šeit ir negatīva un šeit atkal pozitīva funkcijas vērtība. Mums vajadzēja pozitīvās, tātad atbilde mums ir, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz -4 un no -1 līdz plus bezgalībai. Un šeit, ja mums prasa, kurā brīdī es pierādīju, ka citu atrisinājumu nav, un šeit redzam, ka visi pārējie skaitļi ir arī apskatīti. Visiem pārējiem skaitļiem, jeb skaitļiem intervāli no -4 līdz -1, ievietojot mainīgā jebkuru no šīm mainīgā vērtībām, ievietojot to izteiksmē, iegūstam negatīvu izteiksmi, tātad pārējās nedara. Esam atraduši pilnīgi visus atrisinājumus, kas ir visi šie bezgalīgi daudz atrisinājumu, un pierādīšu, ka šie pārējie neviens no tiem nedara. Un tagad tiešām pilnībā pie jaunā temata, kas ir pierādīt nevienādību. Un tas nozīmē pierādīt, ka nevienādība ir patiesa jebkurām pieļaujamajām mainīgo vērtībām. Pieļaujamās tas ir atsauc uz definīcijas apgabalu, vai ja kādai mainīgā vērtībai nav definēta izteiksme, tas vēl nenozīmē, ka nevaram pierādīt šo nevienādību. Bet principā tas nozīmē, ka mums ir jāpierāda, un šeit jau pirmais piemērs, kuru apskatīsim, mums ir jāpierāda, ka šis ir patiesa. Lai kādu x vērtību mēs neizvēlētos, vienmēr šī nevienādība būs patiesa. Šo var risināt vairākos veidos, bet visvieglākais un ātrākais secinājums ar diviem īsiem secinājumiem, kā mēs varam viņu pierādīt, ir jāatcerās, ka jebkura skaitļa kvadrāts vienmēr ir nenegatīvs. Līdz ar to šeit x kvadrāts varam secināt, ka viņš noteikti ir lielāks vai vienāds ar 0. Zinām, ka 5 pats par sevi ir lielāks par 0. Un ja mēs saskaitam nenegatīvu skaitli ar pozitīvu skaitli, tad summa, protams, ir pozitīva. Un ar šādiem īsiem secinājumiem mēs esam pierādījuši nevienādību, x kvadrātā plus 5 ir lielāks par 0. Un vēl mums var kāds jautāt arī šādā formā jautājumu, vai x kvadrātā plus 2x mīnus 5 ir lielāks par 0 ir vienmēr patiesa. Un, lai atbildētu uz šādu jautājumu, ir vai nu ar līdzīgiem spriedumiem kā iepriekš jāpierāda, ka tiešām ir vienmēr patiesa, vai jāatrod vismaz viena, un pilnībā pieteikt tiešām var tikai vienu mainīgā vērtību, bet jāatrod vismaz viena mainīgā vērtība, kurām šī nevienādība nav patiesa.
Un šajā gadījumā es domāju, ka ir jau acīm redzams, ka ir kaut kādas mainīgā vērtības, kurām nebūs patiesa. Pirmais variants, kā mēs šo varam ātri un viegli atrisināt, ir, es apgalvoju, ka x ir vienāds ar 1. Tad redzam, ka 1 kvadrātā plus 2 mīnus 5. Vai kāds grib apgalvot, ka tas ir lielāks par 0. Redzam, ka mīnus 3 noteikti nav lielāks par 0. Līdz ar to nav vienmēr patiesa. Pilnībā pietikt ar to, ka es parādu, ka vienai konkrētai mainīgā vērtībai nav patiesa. Bet, ja nebūtu tik acīm redzam man ieraugāms, ka x ir 1 ir tāda vajadzīgā meklētā vērtība, tad vēl mēs varam, līdzīgi kā iepriekš mēs jau esam darījuši ar nevienādībām, mēs varam apskatīt, cik punktos šī te izteiksme krusto x asi, jeb pielīdzināt 0. Funkcija x kvadrātā plus 2 mīnus 5 pielīdzinām 0. Apskatam diskriminantu. Diskriminants mums ir b kvadrātā ir tātad 4 mīnus 4 reiz 5 ir 24. Kaut kādas tātad saknes mums sanāk mīnus b plus mīnus kvadrātsakne no diskriminanta dalīts ar 2a, jeb mīnus 1 plus mīnus kvadrātsakne no 6. Nu, un šajā brīdī varētu šeit atkal varam atlikt x asi, atzīmēt mīnus 1 mīnus sakni no 6 un mīnus 1 plus kvadrātsakni no 6, zari uz augšu, un šeit redzam veselu intervālu, kurā funkcijas vērtības ir negatīvas, līdz ar to nav vienmēr patiesa, jo intervāla no x pieder no mīnus 1 mīnus kvadrātsakne 6 līdz mīnus 1 plus kvadrātsakne no 6. Šajā visā intervālā nav patiesa nevienādība, tātad atbildot uz jautājumu, vai šī nevienādība ir vienmēr patiesa, varam teikt, ka nav. Un apskatīsim dažus piemērus, kuros tomēr varam uzreiz līdzīgus kā šis te pirmais apskatītais piemērs. Līdzīgi kā šis te pirmais apskatītais piemērs bija jāpierāda, tādus piemērus arī tagad apskatīsim. Un, protams, nebūs vienmēr tik elementāri piemēri, bet, ja mēs esam pietiekami acīgi, tad ar dažiem spriedumiem varam atrisināt arī sarežģītākus uzdevumus. Un piemēri. Iepriekš jau esam mazliet pieminējuši pilnā kvadrāta atdalīšanu, bet ne tā nopietni, šoreiz apskatīšu pilnvērtīgāk. Pirmo piemēru mēs varam atrisināt vairākos veidos. Un, pirmais veids no tādiem zināmākiem, ja mums ir jāpierāda šī te nevienādība, tad mēs viņu varētu pierādīt, apskatot, cik vietās. Tad pirmais veids, apskatīsim, cik punktos krusto x asi, jeb pielīdzinam 0. Rēķinot diskriminantu iegūstam, ka tas ir 4 mīnus 40, kas ir mazāks par 0. Ja diskriminants ir mazāks par 0, tad x asi nekrusto. Un ja zāri ir uz augšu, tas nozīmē, ka parabola būs virs x asis. Iegūstam šādu te grafika skici, no kā arī secinām, ka pilnīgi visām x vērtībām šīs te funkcijas vērtības ir pozitīvas, no kā secinām, ka x
pieder reāliem skaitļiem, jeb esam pierādījuši šo te nevienādību. Otrais veids, ko arī jūs varētu zināt, mēs zinām, ka visas šīs vērtības, visas funkcijas vērtības būs, ja zari ir uz augšu, tad pilnīgi visas šīs funkcijas vērtības būs lielākas vai vienādas ar šīs funkcijas vērtību parabolas virsotnē, šajā te punktā. Tas nozīmē, ka ja mēs aprēķināsim virsotni, funkcijas vērtību virsotnē un redzēsim, ka tā ir pozitīva, tad ar to pilnīgi pieteiks, lai mēs un zināsim, ka koeficients pie x kvadrāta arī ir pozitīvs, tad ar to pilnībā pietiks, lai mēs varētu apgalvot, ka visas pārējās šīs funkcijas vērtības arī ir pozitīvas. Un ja atceramies, ka virsotnē mēs varējām ar formulu aprēķināt x koordinātu, tā bija mīnus b dalīts ar 2a, un ievietojam iekšā, mīnus b mums ir tad mīnus 2 dalīts ar 2a mums ir 2, iegūstam x v ir 1. Tātad y v mums ir, ievietojam x vietā 1 kvadrātā mīnus 2 reiz 1 plus 1, 10, ir 1, 9. Ar šo pietiek redzam, ka grafikas skice sanāks parabola, kurai virsotne atrodas koordinātās 1, 9. Līdz ar to, un tā kā atkal koeficients pie x kvadrāta ir pozitīvs, tad zari ir vērsti uz augšu, pilnīgi visas pārējās funkcijas vērtības ir virs šīs virsotnes. Virs virsotnes tātad lielākas, un ja virsotnē pat ir pozitīva šī vērtība, tad arī visas pārējās ir pozitīvas. Un ar to mums pietiek, lai apgalvotu, ka atkal x pieder r, ja pilnīgi visām mainīgām vērtībām šī nevienādība ir patiesa. Bet atkal pietiekami daudz laika, un es gribētu ieteikt šādu trešo veidu, kas saucās šī pilnā kvadrāta atdalīšana. Ja man ir x kvadrātā mīnus 2x plus 10 lielāks par 0, tad tas veids, tad tas, kas būtu jāierauga, ir, ka jau šie pirmie divi saskaitāmie ir diezgan līdzīgi kādai no saīsinātajām reizināšanas formulām. Lai šie divi saskaitāmie būtu daļa no saīsinātās reizināšanas formulas, mums vajadzētu, lai trešais saskaitāmais vēl ir 1. Un tā daļai asprātīgā lieta, kas ir jāierauga, ir, ka šo desmitnieku mēs varam sadalīt divos saskaitāmajos, 1 un 9. Līdz ar to iegūt sākotnēji ekvivalentu nevienādību, varam vienkārši sadalot šo desmitnieku saskaitāmajos 1 un 9. Un šajā brīdī jau man šeit ir saīsinātā reizināšanas formula, kuru varam šeit pielietot, un pāri paliek 9, lielāks par 0. Un mums ir jāpierāda, ka šī nevienādība ir patiesa visām mainīgo vērtībām, un šeit ir līdzīgs spriedums kā iepriekš rādītajā piemērā. Kaut kādas izteiksmes kvadrāts. Zinām, ka neatkarīgi no tā, kas ir šajā iekavā, tā kvadrāts būs nenegatīvs. Tad to arī varam šeit uzrakstīt, ka šis kvadrāts noteikti ir nenegatīvs. 9 mums ir pozitīvs skaitlis. Saskaitot nenegatīvu un pozitīvu skaitli, iegūstam pozitīvu skaitli. Līdz ar to esam pierādījuši. Visi šie trīs veidi pirmajam piemēram ir pilnīgi pieļaujami, bet es ieteiktu lēnām meklēt un saskatīt šos te pilnā kvadrāta atdalīšanu, atdalīt pilno kvadrātu, lai mēs varētu visus mainīgos panest zem kvadrāta, līdz ar to spriedums reducēt uz diezgan vienkāršiem secinājumiem.
Apskatīsim otro piemēru. Ja pirmajā bija pietiekami vienkārši arī alternatīvie pārējie veidi, kā varam risināt, tad jau otrajā piemērā ir mazliet nejaukāk. Un arī tātad x sastajā plus 3x kubā plus 3 ir lielāks par 0, jāpierāda šāda nevienādība. Atkal varam izmantot substitūcijas metodi, tur risināt, nonākt it kā varam līdz arī rezultātam, bet tas būs pietiekami laikietilpīgi un nepārāk jautri. Bet ir vēl viens veids, ko mēs varam darīt. Mēs atkal varam apskatīt pilnā kvadrāta atdalīšanu. Šeit ir x sastajā, kas ir x kubā kvadrātā. Tālāk, šeit vajadzētu būt 2 reiz pirmā skaitļa, reiz pirmais skaitlis, reiz viss pārējais, kas paliek pāri. Mums paliek pāri 3 puses. Nu, un tad tagad es gribētu dabūt, lai man būtu pilnvērtīgi šita kaut kādas, lai es te varētu dabūt pilnvērtīgu summas kvadrāta formulu, man vajadzētu vēl šīs te 3 puses kvadrātā, un to arī es varu šeit pieskaitīt, 3 puses kvadrātā tās ir 9 ceturdaļas. Tagad es no trīnieka aizņēmies 9 ceturdaļas, man jāapskat, cik 9 ceturdaļām pieskaitot, es iegūstu 3. Nu, un 3 mīnus 9 ceturdaļas ir 3 ceturdaļas, tātad vēl paliek pāri plus 3 ceturdaļas. Man ir jāpierāda, ka tagad esmu iegūst ekvivalentu nevienādību ar vienīgo pārveidojumu, ko es izdarīju, padarīju uzskatāmāku otro saskaitāmo un šo te trešo saskaitāmo sadalīju 2 saskaitāmos. Atkal mans mērķis ir atdalīt pilno kvadrātu, lai es varētu visus mainīgos, kas man ir, panest zem kvadrāta, jo tad es varēšu apgalvot, ka tā izteiksme, kas man būs zem kvadrāta, noteikti būs nenegatīva. Un man atliks vien spriest par skaitļiem, par pārējiem skaitļiem. Un šeit, tagad esam ieguvuši ļoti labu, esam ieguvuši šo te šeit summas kvadrāta formulu, tad varam pārveidot to par x kubā plus 3 puses iekavās kvadrātā, un pāri paliek 3 ceturdaļas, tātad pieskaitam 3 ceturdaļas. Un, lai šo pierādītu, ka tas ir lielāks par 0, atkal spriedumi. Kaut kādas izteiksmes kvadrāts, nav svarīgi, kas man tajās iekavās ir sarakstīts, lai cik tas briesmīgi vai šausmīgi neizskatītos, tās izteiksmes kvadrāts vienmēr būs nenegatīvs. 3 ceturdaļas ir pozitīvs skaitlis. Nu, un ja mēs šos divus saskaitam kopā, pozitīvu skaitli un nenegatīvu skaitli, protams, ka summā ir pozitīvs skaitlis. Un atkal esam pietiekami ātri pierādījuši. Šeit varbūt kādu nobiedēja mazliet tas, ka te parādās daļas, bet tai nevajadzētu būt lielai nelaimē. Galvenais mums ir saprast, ka šis saskaitāmais ir pirmā kvadrāts, un šis saskaitāmais ir tā kvadrāts, tā skaitļa, kur ceļam kvadrātā, reizinājums ar kaut kādu skaitli. Un tad atliek vienkārši pielāgoties un pameklēt to formulu. Es domāju, ka patstāvīgajos piemēros jūs ātri uztversiet arī paši, kā tikt ar tādiem galā. Bet arī šo otro piemēru it kā vēl varējām tikt galā, ja izmantot substitūcijas metodu, tad pietiekami tālu varētu tikt un arī pierādīt, ka ir patiesa visiem x. Bet apskatīsim trešo piemēru. Un šeit jau rodas problēmas. Parādās vairāki mainīgie. Un atkal, lai tiktu ar šādu piemēru galā, ar parastajām jau tradicionālajām zināmajām metodēm mēs īsti tik viegli netiksim galā. Es gribētu visus mainīgos dabūt zem kaut kā
pārveidot par kaut kādām izteiksmēm kvadrātā. Un te būs mazliet asprātīgāk jārīkojas, bet arī ieteikami saprotami. Šeit, ja mēs pastamies uz piemēru, tad jau var ieraudzīt, ka sākums aizdomīgi līdzīgs starpības kvadrāta formulai. Vienīgais, kas mums pietrūkst, ir 1y kvadrāts, lai varētu jau šos divus panest zem kaut kādu kvadrātu. Un, ja ieraugam, tad šeit ir veseli 2y kvadrāti. Un tad, kāpēc, lai nevarētu aizņemties vienu no tiem y kvadrātiem? Un, protams, ka varam, ja mums ir x kvadrātā mīnus 2xy paliek kā ir, bet šī 2y kvadrātā mēs varam sadalīt kā y kvadrātā plus vēl viens y kvadrāts. Un beigās mums paliek arī jau iepriekš rakstīties mīnus 6y plus 11 lielāks par 0. Nu šeit mums jau ir zināma formuliņa x mīnus y kvadrātā. Un pāri paliek y kvadrātā mīnus 6y plus 11 lielāks par 0. Nu, un kas tagad jādara ar tiem atlikušiem mainīgiem? Kā mēs no viņiem varam tikt vaļā? Protams, un atkal vecais biedējošais šausmīgais virsraksts atdalam pilno kvadrātu. Jeb pagaidām to pirmo saskaitāmo x mīnus y kvadrātu atstājam kā viņš ir, bet šeit otrajā redzam, ka tas ir y kvadrāts mīnus 2 reiz y reiz vēl 3. Un tātad, lai būtu šeit kvadrāta, starpības kvadrāta formula, gribētos, lai tā beigās vēl būtu klāt 3 kvadrāts jeb 9. Bet ja te jau ir 9, bet iepriekš bija 11, tad pāri paliek vēl pieskaitīt 2, lai būtu atpakaļ turpat, kur iepriekš bijām. Un šai izteiksmei ir jābūt lielākai par 0. Un tagad iegūstam izteiksmi x mīnus y kvadrātā. Šeit ir atkal starpības kvadrāta formula, tātad plus y mīnus 3 kvadrātā un plus 2 lielāks par 0. Un šeit redzam kaut kādas izteiksmes kvadrāts, uzreiz varam teikt, ne negatīvs, nav problēma. Vēl kaut kādas izteiksmes kvadrāts, atkal uzreiz saku, ne negatīvs, nekāda problēma. Nav svarīgi, kāda mainīgā vērtības tur būs. Vienmēr šis izteiksmes kvadrāts vienmēr būs nenegatīvs. Un beigās pieskaitām pozitīvu skaitli. Nu tad, ja mēs saskaitām divus negatīvus un pozitīvus, divus nenegatīvus un vienu pozitīvu skaitli, nu tad, protams, ka iegūtais būs vismaz, nevis vismaz, bet noteikti būs lielāks par 0. Vismaz 2. Pat, ja mēs spriežam tik tālu, tad varam teikt uzreiz, ka iegūtais skaitlis neatkarīgi no mainīgām vērtībām būs vismaz 2. Un visus šos spriedumus, ko mēs tikko izmantojām, tā formāli vispārīgi piefiksējot, varam piefiksēt šādā te formā. Ja mums ir svarīgi šie spriedumi, ja iepriekš mēs pārveidojam pēc kaut kādiem universāliem likumiem, tad tagad būtu svarīgāk mazliet vispārīgi paspriest, un šie spriedumi ir sekojuši. Ja mums ir dota pirmais šis te spriedums, ja ir kaut kāda algebriska izteiksme, kur mēs apzīmējam ar A, tad varam secināt, ka tās kvadrāts noteikti ir nenegatīvs. Šo es domāju, ka jūs jau zinat ļoti labi un no sirds, un nav nekādu problēmu. Tālākais spriedums, ko mēs arī jau izmantojām šeit pēdējā piemērā. Ja ir dotas vairākas algebriskas izteiksmes, kurās ir vairākas algebriskas izteiksmes, tad to kvadrātu summa būs lielāka vai vienāda ar 0, jo katrs no kvadrātiem būs lielāks vai vienāds ar 0, un tad saskaitot vairākus, arī iegūstam kaut ko, kas ir lielāks vai vienāds ar 0. Un trešais un pēdējais,
Ja mums ir dotas šīs te atkal kaut kādas algebriskas izteiksmes, kuras apzīmējam ar A1, A2 un ANTs, un tad vēl ir doti kaut kādas nenegatīvas izteiksmes, C1, C2 un tā tālāk. Nenegatīvas atkal atcerieties, ja? Lielāks vai vienāds ar 0. Ja mums ir dotas vienkārši kaut kādas algebriskas izteiksmes un vairākas nenegatīvas izteiksmes, tad šie te reizinājumi, kur katrā saskaitāmajā ir sareizināta nenegatīva izteiksme ar skaitļa kvadrātu, zinām, ka šis ir nenegatīvs, un skatoties uz pirmo secinājumu šeit, varam apgalvot arī, ka otrs reizinātais arī ir nenegatīvs. Tātad reizinājums arī ir nenegatīvs, un šādu te reizinājumu summa arī ir nenegatīva. Tas tāds vispārīgais pieraksts, un beigās tīri svarīga piezīme. Jebkādu algebrisku vairāku izteiksmi kvadrātu summa ir vienāda ar 0, tad un tikai tad, ja katra no šīm algebriskajām izteiksmēm ir vienāda ar 0. Jo tiklīdz kaut viena no šīm izteiksmēm nebūs 0, tā skaidrs, ka pat ja visas pārējās ir 0, šī summā sanāks 0 plus šī te pozitīvā izteiksme. Tas laikam arī šodien ir viss. Galvenais, ko es gribu, lai jūs ieraugat piemēros, kurus pildīsiet patstāvīgi, meklējiet, kur mēs varam atdalīt pilno kvadrātu, jeb ieraudzīt, kur varam visus mainīgos dabūt zem kaut kādas algebriskas izteiksmes kvadrātu. Ja tiklīdz dabūsim visus mainīgos zem kvadrātu, tā varēsim viegli un veiksmīgi tikt ar viņiem galā.